Vai tu esi pamanījusi to, ka tu visu laiku pārliec savu atbildību uz citiem cilvēkiem? Tie citi ir vainīgi pie visa. Attiecīgi, tavs vīrs ir vainīgs pie tā un tā, tavi bērni ir vainīgi pie tā un tā, valdība ne tāda, valsts ne tāda, pilsēta nav tāda, priekšnieks nav tāds. Tu visu laiku pārliec šo atbildību uz citiem cilvēkiem, kā citi cilvēki ir vainīgi pie tā, kā tu jūties. Bet īstenībā, ja tev ir šāds stāvoklis, tādas domas, tādas sajūtas, tādas emocijas, tad tu absolūti nevari savā dzīvē neko radīt, neko mainīt, neko uzlabot. Tev šo fokusu nevis jāpārliek uz ārējiem apstākļiem, situācijām un cilvēkiem, bet šo atbildību tev jāpaņem sevi iekšpusē un jāpaņem šī atbildība uz sevim. Kad tu esi atbildīga par to, kādas domas domāt, kādas emocijas domāt, un visu atbildību paņemt uz sevīm, neatkarīgi no tā, kas ārēji notiek, ar kādiem ārēji tu cilvēkiem satiecies, kādi notikumi notiek, kādās situācijās tu nokļūsti. Uzņemies atbildību par savu dzīvi uz sevi, jo tu esi visam cēlonis. Nav tā, ka ar tevi gadās kaut kādu notikumu vai situācijas, tu to visu radi savā dzīvē. Tāpēc, lai tu sāktu piepildīt savas vēlēšanās, jebkurā dzīves jomā, attiecībās, finansēs, hobijos, pašrealizācijā, paņem pirmām kārtām atbildību par savu dzīvi uz sevīm, 100% un līdz galam un pa īstam. Ja tev nav nejausmas, kā vispār to izdarīt, tad aicinu tevi uz kursu Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Tur es pastāstīšu, kā tu ar savām domām, emocijām, sajūtām radi šo savu nākotni, kā tu radi šo tagadni. Visu tev pastāstīšu, izskaidrošu no A līdz Z, kā vispār tas notiek tavā dzīvē un kāpēc ir izdevīgi būt šīs uzvarētājas pozīcijā un paņemt atbildību par savu dzīvi uz visiem 100%. Tāpēc tiekamies jau kursā, links norādīts profilam augšgalā, klikšķini uz tā un izvēlies sev atbilstošo tarifu plānu un tiekamies jau pirmajā nodarbībā.